Mēs šobrīd atrodamies Lielvārdes stendā, un Lielvārdes stendā šodien ir tā, ka visas 3 dienas šīs izstādes dienas Lielvārdes stendā vienotā kopīgā izskatā atrodas tātad gan Lielvārdes novada uzņēmēji, gan pašvaldības pārstāvēs, un attiecīgi arī šeit ir iespējams gan nodegustēt, gan uzzināt visu to jaunāko. Šodien, kā arī iepriekšējās 2 dienas, tiek popularizēti jaunākie turisma ceļveži. 2016. gada pasākuma plāns un arī informācijas blokā ir pieejama visu Lielvārdes novada uzņēmēju informācija, kas ir nepieciešama īstam turistam. Runājot par stendu, tas ir veidots vienotā izskatā. Visu caur tātad Lielvārdes lielākais Lielvārdes novada simbols Lielvārdes josta. Vienā pusē automašīnai, kas ir ceļošanas simbols, atrodas uzņēmēju degustācijas un arī pieejama tātad šī produkcija, kas īstam turistam patiesībā jābūt koferī, jeb ceļošanas somā ir jābūt tieši Lielvārdes novada produkcijai. Savukārt otrā pusē stendam atrodas tātad šī turisma informācija. Bez jau zināmajiem turismu tādiem populārākiem objektiem Andreja Pumpura muzeja un Uldevena pils, Lielvārdes novadam ir vēl daudz objektu, ar ko jālepojas. Mēs varam šeit uzskaitīt dabas objektus, kas ir tātad Gaļu dabas taka Jumpravā, kā arī tā trušu karalisti, kas ir Lēdmanē. Jāpiebilst pie trušu karalistes, ka bez esošiem jau zināmajiem trušiem un citiem mājdzīvniekiem tur ir plašs piedāvājums saistībā ar aktīvo atpūtu. Tā ir tāda kā velotaka, kas ziemā pārtop vai transformējas, varētu tā teikt, par slēpošanu starp ceļu, kā arī jau līdz šim ir paplašinājies arī tātad 3 veidu naktsmītņu piedāvājums šī vietā. Bez tam ir jāsaka, ka ir arī izziņas turisma tāda kā 2 objekti, manis pieminētā Gaļu dabas taka, kas ir gan kā dabas objekts, gan izziņas objekts, un arī jāpiemina ir izziņas un eksperimentu centrs Lielvārde, kas viennozīmīgi ir tāds saistošs objekts gan pieaugušajiem, gan bērniem. Papildus tam arī, ko mēs vēlam vērst uz šo gadu, tāda uzmanība ir vairāk pasākumu. Viennozīmīgi katra novada lepnums ir novada svētki. Pagājušā gada pirmo reizi notikušais pasākums Pils aicina, kas ir notiek tātad Lielvārdes parkā visu dienas garumā, vakarā ar noslēgumu dažādām aktivitātēm, vakarā noslēgumu tātad koncerts. Papildus tam arī ir šeit izvietot plakāti par autofoto orientēšanos, kas pagājušajā gadā arī pirmoreiz notika, šogad notiek atkārtoti, tātad septembra mēneša beigās. Un šogad tāds jaunums kopā ar Ogres novadu ir apceļošanas akcija 3 mēnešu garumā, sākot no jūnija līdz augustam, kur tiks iesaistīti mūsu novadu, abu novadu uzņēmēji, došanās pie viņiem un pēc tam attiecīgi arī balvas, viss, kas piederās tādās situācijās. Mēs esam sidrdari no Jumpravas. Un mēs piedāvājam sidru, ābolu sidru. Mēs esam plūmes, kas piedāvā ābolu sidru loku. Ja? Un mēs taisam tieši pamatā negāzētu sidru. Ar to mēs atšķiramies no daudziem citiem, kurš šis produkts ir tuvāk Rīzlinga vīnam pēc stila. Svaigs, augļains, tīrs ābols, ja? Un ir sausais, pussausais, saldais. Kā lai saka, tāds baltvīna aizvietotājs ar ābolainu garšu. Ja? Tie, kam patīk Rīzlinga vīni, parasti arī saka, ka jā, pārsteidzoši līdzīgs. Pēc stila. Šī dzeltā mašīna pārstāv ekskursiju pa Lielvārdi. Ekskursija mums ir stundu gara vai stundu 20. Kā sanāk ar klientiem saruna. Parādam Lielvārdas skaistākos objektus. Pie katra objektiņa ir stāstiņš par to. Stāsti ir ļoti seni, netik seni un ļoti jauni stāsti ir. Stāsti ir par visu. Apbraucam Lielvārdi. Braucam, protams, tikai vasarā, jo mašīna ir kabriolets. Kā es saku, tad, kad var meitenēm sapīt matus bizē, tad mēs braucam. Mēs cepam arī maizi. Maize mums ir dabīga, ar dabīgo ieraugu, cepam maizes krāsnī. Un arī ceptojamies, pieņemam ekskursijas. Pieņemam gan individuāli, gan grupas.